Kāda tev Valerija ir mīļākā atmiņa par šiem 2 gadiem? Par šitiem 2 gadiem? Jā, Katrā dienā. Katru dienu atceros un tā pie sirdi viss stāv. Bija viena reize, es Feliksu izrūbīju, viņš вообще tā aizmiga. Es Dinu vienreiz submitoju. Es viņam atļauju. Nē. Man atmiņā ir, kā es pirmoreiz atnācu uz treniņu. Tas ir tas, ko es atceros. Aizgāju mājās, nevarēju aizmigt. Visi mani iznīcināja, un tās ir pašas labākās atmiņas, kāds ir bijušas. Es biju pirmo reizi vispār Gī, nebiju savā Gī. Gī bija Daņa Gī. Un man ļoti patīk tas, ka iziet ar saviem kluba biedriem, ar kuriem es nebiju cīnījies. Tā skaitā ar tevi. Mēs cīnījāmies tagad sacensībās. Tu zini, ka jūs abi 2 gribat uzvarēt. Bet te beigās jūs cīnāties, un tagad viens otram paspēr uz roku, un viss ir draudzīgi. Actually, I love every morning I have here. I love every moment with girls, our jokes, our open mats. Laikam pirmā ziņa, kad čaļi teica, ka grib atvērt to džimu. Es sapratu, ko viņi grib te veidot. Es jau kādu laiku ar viņiem biju trenējies. Un es biju ļoti priecīgs. Es zināju, ka viņi grib attīstīties, ka viņi grib uzlabot šo sportu. Un, jā, paldies jums liels, Džeki! Katrai nākamajai jostai ir aizvien lielāks svars. Jo ar balto jostu tu esi ļoti viegls, bet ar melno jostu tev tur svinu saliek iekšā un tu esi ļoti smags. No Gundara, man liekas, es esmu dabūjis kaut kāds briesmīgs ankle locks. Šausmīgi. Tā ir bijis tā, ka pēc tam bišķiņ jāpalākā, lai var paiet. Daini, mīļākā atmiņa par šiem 2 gadiem, kas ir noticis? Kas ir pirmais, kas tev nāk prātā? Tu zini, nav viena lieta. Nav. Tā kā nevar vienu lietu pateikt. Tie 2 gadi vienkārši viss kopā ir milzīgs notikums. Kā tu rezumētu tos 2 gadus? Zini kā, 2 gadi vēl ir niķīga zīdaiņa vecums. Viss vēl veidojas, viss notiek. Bet tāpat laikā man liekas, ka komanda ir riktīgi forši izaugusi un ir riktīgs prieks, ka ir cilvēki savākušies. Tik daudz, tik dažādi cilvēki, kas arī tas, ko mēs kā gribējām, tā kā mūsu vīzija būtu, ka jiu-jitsu būtu pieejams dažādās cilvēku vidēs. Tas, man liekas, ir riktīgi forši. Kāds ir plāns uz nākamajiem 2 gadiem un varbūt vēl tālāk? Varu pačakstēt, ka no janvāra būs jauna grupa, pilnīgiem iesācējiem. Mums būs jauns treneris. Un tas, man liekas, ir tāds, ar ko iesāksies gads ļoti, ļoti jaudīgi. Un tad gaidīsim Jāni Tīlibu atpakaļ no Amerikas. Tas noteikti būs vispār jaudīgi. Tā kā es esmu ļoti, kā saka, par nākošo gadu entuziasma un cerība pilns, jo, jā, atgriežās Jānis. Vēl viens jauns treneris, pagaidām noslēpums, kurš būs jaunajā grupā. Tāpēc es domāju, ka būs spēcīgs gads.